Un tagad ir pienācis brīdis paneļdiskusijai, kur mēģināsim salikt kopā visas tās bagātīgās informācijas vienības, kas mums šodien ir parādījušās, un es lūkšu priekšā ieņemt vietu mūsu paneļdiskusijas dalībniekiem. 3 no viņiem mēs jau ļoti labi pazīstam un esam dzirdējuši. Tas ir Nils Maklīns, Nikija Smedlija un tikko beidz strādāt Leo Pahkins. Mēs arī lūksim atpakaļ panelī. Un mums ir pievienojušies 3 jauni, svaigi spēki. Lūdzu, take your places. 3 jauni svaigi spēki. Mārtiņš Kālis, izglītības programmas iespējamā misija direktors. Uģis Malmanis, Rīgas Tehniskās universitātes kanclera vietnieks. Viņš arī finanšu un plānošanas un vadības departamenta direktors. Un Kristaps Skutelis, kuru mēs daudz zinām kā tehnoloģiju ekspertu un aizrautīgu jaunu cilvēku zinošu un pieredzējušu. Un, protams, lai tas viss, ko mēs šeit runājam un daram, iegūtu tādu sistēmisku svaru un nozīmi. Mūsu paneļdiskusijā piedalās arī Evija Papule, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja. Lūdzu, Papules kundze. Pēdējais, jūs ziniet, nav mazsvarīgākais, gluži otrādi. Punktiņš uz I. Nu ko? Tātad, atskatoties uz to, par ko mēs šodien runājām, ko mēs šodien dzirdējām, mums ir izkristalizējušās tādas lielas jautājumu grupas. Cilvēks un tehnoloģijas, liels vārds motivācija ar lieliem sarkaniem burtiem, daži šūpo galvas piekrītošā virzienā, motivācija, katram no mums visiem kopā. Tehnoloģijas un paudžu attiecības, nu kā tad īsti ir? Grāvji tur top lielāki, vai tomēr tie tiltiņi tiek mesti ne tikai starp formālo un neformālo, bet arī starp paaudzēm. Un tā skola, kas ir vai nu māja, vai nu vieta, vai nu process. Vispirms es lūkšu mūsu jaunpienācējiem, katram no savas darbības sfēras raugoties, pateikt, nu kā tad jums visa šī cilvēka, tehnoloģiju, pārmaiņu, motivācijas lieta izskatās un kāda ir jūsu pieredze? Un... Jā, tad sāciet lūdzu, kurš ir ar mieru sākt? Šoreiz nenorādīšu. Halo, sveiki! Tātad Kristaps, jā, tehnoloģijas ikdienā nu jau pēdējos ļoti daudz gadus. Dodoties uz šejien, es tā domāju, kas ar tām tehnoloģijām un to izglītību. Īsumā tehnoloģijas, nu manā skatījumā, kā nuģīga cilvēka, kas ar tehnoloģijām ir dienā, secinājums ir tāds, ka tehnoloģijas attīstās ārprātīgā ātrumā. Un, nu, es teiktu, ka man pat pagrūti izsekot tām visām lietām un saprast, kas no tām ir jēgpilnas, kas no tām būs rīt, un kurām vajadzētu pieķerties un izmantot kaut kādā, piemēram, izglītības procesā. Jo ir skaidrs, ka daļa tehnoloģiju parādās, pazūd. Sliktākajā gadījumā kāds ir nopelnījis vēl labu daudz naudas uz to visu. Piemēram, nu, bezjēdzīgi pielietojot kaut ko un nedodot labumu. Un skolas nav tā vieta, kur būtu mums šādas kļūdas jāpieļauj, manā skatījumā. Lūk, tā ka, nu, protams, tagad mēs esam beidzot līdz planšetdatoriem tikuši, forši. Kas būs nākamais? Vietpulksteņi? Izmantosim kaut kā izglītībā. Kas būs tālāk? Virtuālā realitāte? Sēdēsim skolās ar kaut kādām brillēm uz galvas, vai sēdēsim mājās un mācīsimies? Es neteiktu, ka tā ir pārāk tāla nākotne, pat ja tagad varbūt par to mēs esam dzirdējuši mazāk vai neiedziļinājušies vēl kaut kādā mērā. Tā ka no vienas puses ir ļoti jāmēģina saprast, izsekot tehnoloģijām, nu, kā tas attīstās, kādas ir tendences. No otras puses ir jāpieiet tām lietām ļoti kritiski. Un tas ir tas, kas ir jāmāc arī skolēniem, studentiem.
jebkuram, kas mācās tā kritiskā domāšana, tas, ko arī runātājs no Somijas iepriekšēji minēja. Protams, ka informācijas paliek arvien vairāk, bet tās iedzīgās informācijas paliek vairāk, bet tas apjoms ar bezjēdzīgu informāciju paliek arvien lielāks. Paskatāmies, kādas bildītas pārsvarā ir Facebookā ar kaķiem, piemēram. Bet no kaķiem iemācīties kaut ko jaunu nevienmēr var. Tā ka informācijas spēja saprast, atlasīt, kritiski pieiet, būs arvien lielāka nozīme. Atkal manā skatījumā, kas pie tam ikdienā ar to informāciju strādā gana daudz un rada visādu informāciju. Bet tā jau tehnoloģijām nozīme ir. Tikai jāsaprot, kuras no tām. Jā. Jāsaka, beigas bija tieši tādas pašas kā sākums. Jāsaprot, kuras ir īstās, kuras izmantot, kuras ne. Kristap, kā mēs varam palīdzēt sev un skolēniem saprast, kuras ir kurās? Viens mazs īsts padoms. Tas ir ļoti labs jautājums. Labi, tad jā, lūdzu. Nē, tad teiksim par tām pašām paudžu lietām kaut kādām skolēniem palielam nav problēma. Viņi tehnoloģijas saprot, piedzimstot viņam tehnoloģijas ir kā ūdens, gaiss, elektrība. Lielāks uzsvars patiesībā būtu, es pat teiktu, ka pat ne uz vecākiem, jo vecāki ir aizņemti ar strādāšanu no agra rīta līdz vēlai naktī. Patiesībā arvien lielāka nozīme arī skolotājiem paliks. Tie būs tie cilvēki, kuriem būs jāparāda, kuras no tehnoloģijām vai kaut kādām pieejām būs noderīgākas jaunajiem cilvēkiem tālāk dzīvē, manā skatījumā, protams. Vai varbūt kopā jāizmēģina un jāatklāj? Protams, mēģināšana un caur kļūdām pašu tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Paldies. Mārtiņ, kā tad tur ir? Ko jūs savā darbā jau darat un ko jūs redzat kā lielākos izaicinājumus? Mēs strādājam ar tehnoloģijām, iespējams misijas skolotāji. Domājot par šodienu, viens no jautājumiem, kas man radās, ir par, vai skolās vajadzētu tehnoloģijas radīt vairāk pieejamas, bet par to domājot, es saprotu, ka vairs jau nav jautājums par to, vai būt vairāk pieejamām, bet jautājums ir, vai ir iespējams noslēpt, ja mēs gribētu stundu bez tehnoloģijām. Arvien vairāk ir jāsaka, ka nē, mobilos telefonu. Reizēm jau tomēr vēl izdodās, un iespējams, ka skolai kaut kādos brīžos ir jābūt tai, kur tās tehnoloģijas paliek malā un iedziļinās kādā grāmatā vai domā par kaut ko dziļāk bez traucēkļiem, bet lielākoties tās tehnoloģijas nebūs iespējams noslēpt. Un tāpēc tas jautājums patiesībā svarīgāks ir, kā mēs palīdzam izvēlēties tās, kas ir visnoderīgākās. Manuprāt, viens no ļoti labiem, viens labs sākums būtu arī šādos pasākumos daudz vairāk aicināt skolēnus un skolotājus pastāstīt, ko tad viņi praksē dara. Es zinu dažus piemērus, un tajā aizmugurē aiz šīs sienas arī bija diezgan daudz labi piemēri, kur tas tika arī stāstīts, un no mūsu pašu skolotājiem arī šeit ir daudzi vairāki, ar ko aprunāties. Un, teiksim, Ilze, kas stāstīja, kā blogus var izmantot nevis tikai lasot vai rakstot muļķības, bet latviešu valodas stundās, lai uzzinātu, lai pierastu pie tā, ka gramatiku jau šodien minēto, ka var un vajag domāt par to arī internetā, ka tas nav tikai latviešu valodas mājasdarba burtnīcā, kur jāliek komati, bet arī Twitterī un blogos. Vai vēl viens piemērs, Ramona pat man arī stāstīja par to, kā patiesībā ļoti laba iniciatīva Juglas vidusskolā, kur atnāca informātikas skolotājs pie mūsu skolotāja un teica, ko tu tur māci? Un, protams, saruna aizgāja par to, kā mēs varam kopā ar informātikas skolotāju izveidot labu sadarbību, lai to, ko mācās informātikā, izmantotu arī citur. Jo Kristaps jau teica par to, ka skolēni piedzimst un jūtas kā zivis ūdenī, un viņiem tehnoloģijas ir kā ūdens un gaiss, un viņi jūtas ļoti ērti ar viņām. Bet, ja parauga nedaudz dziļāk, tad viņi ļoti ērti jūtas draugos Facebookā, Spokos LV un citās lapās, bet
bet patiesībā, ja jūs palūksiet darba intervijā jauniešiem nedaudz pastrādāt ar Exceli, es regulāri dzirdu beidīgus stāstus no sev pazīstamajiem, kas šādās intervijās ir piedalījušies. Tāpēc mums patiesībā ir ļoti liels darbs, kā skolotājiem jāiegulda, jo paralēlā konferencē, kas šobrīd notiek, ir e-skills. Viens no jautājumiem bija, vai tehnoloģijas var būt lielais izlīdzinātājs, kur skolēni un cilvēki ar mazākām prasmēm, mazāku pieredzi varētu panākt pārējos, bet tas, ko mēs šodien dzirdējām jau, ka tehnoloģija ir pastiprinātājs, un ja mēs neko nedarīsim, tad tehnoloģijas tiem, kuri prot mācīties, palīdzēs augt vēl ātrāk, tiem, kuri nemāk mācīties, tur bija tā līkne par to, kāds pieprasījums ir pēc tādiem rutīnas darbiem, ko var izdarīt, tad, ja nav analītiskās prasmes. Un mums ir ļoti daudz stāstu, gan personīgi, gan no pētījumiem par to, ka mums ir ļoti, ļoti jādomā par to, kā mēs tiem, kuri mājās, kuriem pietrūk šīs prasmes, kā mēs viņus varam iedot. Un tas ir tas mūsu, kā skolotāju milzīgs izaicinājums. Es aicinu par to arvien vairāk un vairāk domāt un domāt, kas ir tās prasmes, ko varbūt nav viegli iemācīt, bet kuras patiesībā būs vajadzīgas. Paldies. Papulis kundze, es tagad te tā klausos un saprotu, ka īstas vienprātības nav, vai skolā tehnoloģija tiek uzskatīta kā traucēklis vai tomēr kā ieguvums. Ja mēs runājam par Excel apgūšanu, kāda vaina būtu salikt Excel tabuliņā ballītes plānoto budžetu vai kaut ko citu, kur tam ir vieta mācību procesā un kā jūs prāt, cik gatavi skolotāji paši ir mācīt, par ko te tomēr visu laiku iet runa, vai mācīties kopā ar skolēniem? Uz pēdējo droši vien var atbildēt paši skolotāji, jo es neticu, ka ir kaut viens skolotājs, kurš nevar iemācīties strādāt ar tehnoloģijām. Tas ir droši vien domāšanas, attieksmes, uzdrīkstēšanās, atvērtības jautājums, arī tehnoloģija pieejamības jautājums. Un kā jau minēju, arī rīta pusē, lūdzu runājiet ar saviem skoldibinātājiem un piesakieties uz fondu izmantošanu, jo viena no aktivitātēm ir tieši moderno tehnoloģiju nodrošināšana. Neprasiet baltās tāfeles, prasiet kaut ko modernāku. Neprasiet izdevniecībām PDF-ā ierakstītus mācību materiālus, kas skaitīsies digitalizēti materiāli. Aktīvi iesaistieties fonda aktivitātē, numuru arī varēšu pateikt kādreiz, veidojiet savus digitālos materiālus, kas ir pieejami un būs pieejami tiešsaistē. Neprasiet mācību grāmatu cenzūru, ja tā dēvēto grifēšanu. Prasiet digitāli pieejams brīvus materiālus. Prasiet saviem skolu vadītājiem Wi-Fi kā higiēnu. Prasiet saviem skolu direktoriem iznest no būriem ārā datoru kabinetus uz saviem kabinetiem. Prasiet biblioteku savos kabinetos, tā skaitā digitālo. Un tas ir tikai sākums, kā var mainīt domāšanu. Es varēju saka, es neticu, ka ir kaut viens skolotājs, kurš to nevar iemācīties. Tā droši vien ir attieksme, no cik gadiem un kurā brīdī pirmsskolā vajag izmantot modernos informatīvu, komunikatīvos, tehniskos līdzekļus. Tas ir tikai mūsu galvās, ka bērniem bērnību bez tehnoloģijām. Kādu bērniem bērnību bez tehnoloģijām? Viņi piedzimuši ar tehnoloģiju elpu. Tas ir tikai jautājums no mūsu profesionalitātes, kā mēs iemācīsim, un to gan te visi saka, kā mēs iemācīsim to izmantot. Kā mēs iemācīsim pateikt, ka Kristofors Kolumbs nav dzīvis 19. gadsimtā. Kā mēs iemācīsim salīdzināt iegūto informāciju un veidot savu viedokli. Un tas ir tas, ko jaunie cilvēki grib, prot un var. Bet tā mūsu loma ir pilnīgi cita šobrīd. Kā jau minēju, turpmākajos 7 gados mums ir daudz ideju, kā atbalstīt skolu, lai tā būtu autonoma, lai skolotāji būtu brīvi, tā skaitā mazinot arī normatīvo dokumentu plejādi pa vidu, veidojot tikai vienu lielu standartu un tad uzreiz mācību programmas, ļaujot metodisko pieeju brīvību, bet tai pašā laikā, ja skolotāji neprasīs sev modernu mācību vidi,
Nevis tikai pielāgot skaisti izkrāsotas telpas, gardrobes un koridorus, bet klases telpu citu ar modernām mēbelēm, kam mēs dodam šobrīd struktūra fonda atbalstu, ar pārbīdābām, saveidojumām mēbelēm, ar klašu telpu pārbūvēšanu, ar lielāku klašu auditoriju veidošanu, ar tehnoloģiju iznešanu koridoros. Ja jūs to nejautāsiet saviem darba devējiem, tad tas tur nebūs. Tad būs tikai kosmētiskie remonti, gardrobēs, vēl šur tur, notakt caurules tiks sakārtotas un toalets tiks sakārtotas, kas ir svarīgi, bet tam nav domāts šobrīd finanšu līdzekļi, ko mēs esam zināmā mērā ļoti grūtās diskusijās, tā teikt, dabūjuši. Un šobrīd ir svarīgi runāt, vēlreiz saku, ar saviem darba devējiem, jūs gribat strādāt modernā vidē, tad arī attieksme, domāšana būs. Un tas pavisam īsi. Viennozīmīgi, ka skolotājs ir atslēga tam, kāds ir mācību process. Bet es vēlreiz tikai lūdzu, atcerieties, ka tie bērni, kas šobrīd ir 1. klasē, dzīvos 22. gadsimtā. Viņiem jāmācās tas, kas viņiem ir vajadzīgs dzīvei. Nevis tas, ko mēs domājam, ka vajadzētu no viņiem pasargāt. Un te bija tā piezīme, ko dot vai nedot. Nevajag sargāt, vajag pateikt un mācīt arī ar savu attieksmi, kas ir vai nav izmantojams mācību procesā, droši vien dzīvē vēl papildus. Un es pilnīgi piekrītu, mēs nevaram pateikt, kas būs rītdien, jo tehnoloģijas jau šajā mūsu konferences fóruma laikā ir mainījušās. Liels paldies! Es domāju, te bija daudz labu nākotnes perspektīvu. Un aplauss patiešām ir vietā, bet redziet atkal, Papuls kundze ļoti pareizi teica, ka tā atslēdziņa ir mūsos pašos, ko mēs prasīsim, ko mēs gribēsim. Gerijs Marks ir savulaik teicis, mūsu izvēle ir nosargāt to, kas mums ir, vai radīt to, ko mēs gribam. Un man liekas, ka šī ir tāda ļoti slidena laipiņa, kur mums vienam otru, pašiem sevi un visu sabiedrību kopumā jāpieskata. Malmaņa kungs, tad mēs mācāmies skolā un tad aizējam uz augstskolu, kā mēs izskatāmies un kā no jūsu puses tas viss? Tā, labdien, klātesošie, labdien, vieslektori un pedagogi. Faktiski, droši vien, lai izvērtētu procesu, jāvērtē viņš pilnā ciklā, sākot no pašiem pirmsākumiem un beidzot ar to, ar ko tas process noslēdzās. Ja, piemēram, mēs vērtējam pašus bērnus, tad bērni dzīvo tajā vidē, kādā viņi dzīvo, un es nedomāju, ka vecāki varētu 100% atbalstīt viņus visu tehnoloģiju pārnesē un apgūvē, jo bērnam nodod daudz ātrāk, daudz saprotamākā valodā, nekā to var izdarīt viņu vecāki vai vecvecāki vai arī skolotāji. Tā kā dažkārt ir tā, ka vienam jābūt ir uzraudzītājam un pēc tam bērni jau visu apgūs. Ja mēs skatāmies vispār par tehnoloģiju attīstību, pat cik es pārstāvu Tehnisko universitāti, tad 91. gadā, kad es sāku studēt pirmajos kursos Tehniskā universitātē, informācija tehnoloģija kā priekšmets bija tikai, man liekas, ka vienā vai divās fakultātēs. Un Latvijas universitātē bija atsevišķi skaidļošanas centrs, kur varēja iet mācīties un veikt dažādus uzdevumus risināt. Tad šobrīd mums Tehniskā universitāte ir 9 fakultātes, kurās pilnīgi visās, lai pasniegtu šodienīgu priekšmetu, ir jāizmanto modernās tehnoloģijas. Nav variantu. Nezināt tehnoloģijas nozīmē ļoti lielas sarežģītības un problēmas studiju procesā. No tādām, ja piemēram, lai raksturotu, kādas tās fakultātes ir, tad mums vispopulārākās, kur būtu tās jaunās tehnoloģijas izmantojums, ir e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte, ir elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte un datorzinātnes un informācijas tehnoloģija fakultāte. Tās ir 4 fakultātes, kur tikai viss ir balstīts uz tehnoloģijām un uz inovācijām. Un savukārt esam ļoti saskārušies kā reiz ar šo te pilsētas sindromu un savukārt nomaļu varbūt dažu skolu sagatavoto bērnu līmeni, kad Tehniskā universitāte ir secinājusi, kad nonākot skolniekiem pirmajā kursā, lai arī atzīmes varbūt ir līdzīgi vērtētas, tomēr izglītības līmeņi ir atšķirīgi. Un tas nozīmē, ka pirmā kursā profesori tērē daudz vairāk laiku, lai
darboties ar maziem, ar jaunajiem studentiem, faktiski, lai iedzītu līdz nepieciešamam līmenim, pretēji, kā vajadzētu iet attīstībā un vielā uz priekšu. Un līdz ar to arī universitāte pagājušā gada pavasarī pieņēma lēmumu attīstīt un nākt pretīm skolām, ja tā drīkst teikt, un ir izveidojusi inženieru zinātņu vidusskolu, eksakto zinātņu padziļinātāju apmācībai, lai bērni varētu uzreiz nākt un mācīties arī par fiziku, ķīmiju un bioloģiju un par tām lietām. Lūk, un es gribētu teikt, varbūt arī mūsu pašu rakstnieku vārdiem, Jānis Rainis teica, pastāvēs, kas pārvērtīsies, un tehnoloģijas ir tās, kas šobrīd ir ienākuši ikvien mūsu ikdienas dzīvē. Es nedomāju, ka būtu ļoti jāuztraucās par tehnoloģijām, kuras skolnieki, studenti izmantotu, vai tās der vai neder, un kādam norādīt, jo te nav neviens tāds dievs, kas varētu pateikt, ka šitā tehnoloģija derēs un tā nederēs. Jāmēģina visas, viena derēs. Inženierzinātnēs saka tā, nav ideāls inženiertehniskais risinājums, ir vienkārši labāks vai savādāks. Un tas pats arī ir ar tehnoloģijām. Ja mēs atceramies, nesen vēl bija pageri, un visi domāja, ka tā ir kolosālākā ierīce, un katram pie jostas bija piestiprināts tāds pagers. Un tad šobrīd tāds pagers jau vairāk kā tehnoloģija neeksistē. Ir vesela virkne ar modernākām ierīcēm, tā skaitā arī ar telefoniem. Un pat cik es pats arī esmu apbraukājis vairākas augstskolas Eiropā un arī kārtojas eksāmenes Londonā, tad arī tur no tehnoloģijām nebaidās. Mācību procesā izmantojiet to, kas jums ir ērtāk, domāts studentiem, kas ir ērtāks un skolniekiem. Savukārt, tā, kad ir jākārto eksāmenis, tad ir noteikts apjoms informācijas, kuru viņš drīkst turēt uz galda. Vai tā viena lapa ar formulām, vai tā var būt atsevišķa mācību grāmata un pārējās tehnoloģijas, lai kā nebūtu, tā kā tās austiņas tur noliktas uz galda pie stūra, tā arī lielajās auditorijās nākot iekšā pilnīgi visas elektroniskās iekārtas, ierīces, tā ieskaitot kalkulatoru, jānoliek ir stūrīti, un tad tu nāc uz eksāmenu un parādi, ko tad tu esi apguvis. Jo vienam varbūt ir ērtāk apgūt caur vienu tehnoloģisko rīku, otram caur otru tehnoloģisko rīku. Ieskaitot, es varu vērtēt arī pats pēc sevis, es izmantoju sākot ar papīru un beidzot ar planšetdatoru. Ja? Tā kā viss ir, un arī mobilā telefonā dažādas aplikācijas varu atvērt un skatos un strādāju ar to. Viss atkarīgs no apstākļiem, un arī, protams, no vides, jo, ja tu to moderno tehnoloģiju izmanto varbūt nepiedienīga, nepiemērotā vidē, tā tev pašam var radīt diskomfortu. Un viens neliels atkāpītē tāds gadījums, kad es biju aizbraucis uz Ukrainu un es elektroniskā ierīcē veicu ierakstu, tad faktiski diskusija vairāk nenotika. Tas bija monologs un cita nesaprata, ko es tur daru, vai tas būs kaut kāds sprādziens vai kas, jo tas bija kulturālā atšķirība, ja, kad tehnoloģijās viņi drusciņi nebija tik tālu, tā kā Latvija tikusi. Nu, lūk, un es gribu teikt to, ka šī tehnoloģija pārnese ir ļoti, ļoti svarīga mūsdienu mācību procesiem. Ieskaitot, piemēram, tāds spilgtākais piemērs, ko universitāte tehniskā šobrīd dara, ir kopā ar Rīgas Stradiņu universitāti sagatavo inženierus, ārstus. Ja kādreiz bija viens ārsts un tad bija inženieris, kas stāv ar iekārtu blakus, tad ir secinājuši, ka tomēr apmācot pareizi, tādu pašu darbību var darīt viens cilvēks un 5 reizes ātrāk. Lūk, un tāpēc es teiktu, ka abām rokām es balsotu par tehnoloģiju ieplūšanu skolās. Es saprotu, ka tam ir vajadzīgi līdzekļi lieli, bet šobrīd ir finanšu resursi, un pats es kopš pirmsākumiem strādāju tikai un vienīgi finansēšanu. Tā kā tā nav arī problēma nofinansēt skolām, vienkārši jāmēģina pareizos rīkus, pareizos apjomos atrast. Lūk, un tāda man būtu arī atbilde par tehnoloģijām un mācību procesu. Liels paldies. Pareizos rīkus, pareizā laikā, pareizam iemeslam, un tad arī lietas notiek. Maknīla kungs, es gribēju tālāk vērsties pie jums. Jā. Šajā pēcpusdienā, tad, kad runājam uz somu, kolēģis izskanēja tāda doma, ka visa centrā tomēr ir palīdzēt augt cilvēkam un pilsonim, personībai un pilsonim. Tai pašā laikā mēs ļoti daudz dzirdam par nepieciešamību gatavot darba tirgumu, kuru mēs īsti nezinām, kāds viņš būs. Kā jūs redzat šo cilvēka pilsoņa augšanu
tehnoloģijas un darba tirgus attiecības? Okay, nice simple question. I'm not sure they're actually different. I think one of the artifacts, one of the things about where we are now is that work and social are far more similar than they were. Some of the distinctions that we've grown up with are the distinctions of an industrial age where people lived their life there and worked their life there. Actually, this is all converging. The real digital convergence is around this. It's, if you look at a painting, I mean a Flemish painting or whatever, you don't see work and not work, you see life. And in that painting, in that village, you see people doing things, building things, making things, fixing things, talking to people, and it's life. It's not separated. And I think we're coming to the end of a blip that separated those things out. And it was only a separation because of a particular way of organising work. You had to go to a place to do it. You had to be with people doing exactly the same thing as you while you did it. All of that's going. If you look at very modern workplaces now, they are social spaces. So I don't necessarily see a contradiction between the sorts of things that employers are asking for, like that people can get on with each other, communicate effectively, work in teams, collaborate, think creatively. Well, surely that's what you do in your life as well. So I think we are getting to a point where that kind of distinction will mean less and less. And if I look at younger children, they don't make those distinctions. They're ones we impose on them through a particular model of schooling, which is borrowed from a model of work, an industrialised model of work. I think we're coming to the end of that. I think those boundaries will, and you know, people will say, when do you work? Well, all the time. When do you not work? All the time. When do you play? All the time. And it will feel more like that, I think. Paldies, man liekas, ka tas ir tas, ar ko joprojām kā ar grūtībām sastopamies mēs pieaugušie paši. Jo mums kaut kā ļoti gribas nodalīt vienu no otra, un daudziem no mums, es domāju, arī zālē klātesošajiem, tā robeža vairs īsti nestrādā, un tad mēs nezinām, kā uz to reaģēt, vai tas ir pareizi, vai tas ir gluži otrādi nepareizi. Niki, would you like to, vai jūs vēlētos arī par šo pašu darbs, dzīve, kad kas? Well, I do completely agree with Neil and what he says. And you see it with little children. It sort of is a continuation of when you ask yourself, I think it was part of a Finnish presentation, when is it work? No, it was the film. When is it learning? Yeah. And of course for children, it's learning when they're being told it's learning when they're playing, it's learning when they're walking down the street, they're learning all the time. So I think in the same way, our work and our social is coming together. And it would be interesting when you were talking, Neil, I thought, wouldn't it be a kind of strange irony if through this whole digital age that we're living in, but by the way, we're all sitting here with bits of paper and pens, but if we came sort of through it and sort of came a little bit round in a circle, where we ended up going back to that Victorian model of preparing our children and young people for a factory to work in, and went back to something where we were growing our children as we grew ourselves in a much more organic and holistic and maybe even fun way. Paldies. Pakina kungs, jūs savukārt teicāt par to, ka skola maina savu darbības modeli, un man tad nāca klausoties prātā tas piemērs arī par to, ka, teiksim, kā mēs gatavojamies autovadītāju tiesību kārtošanai, mācamies, kamēr iemācamies, tad, kad paši varam, no rīta, dienā, naktī, vakarā, vienalga. Un, ja skola maina to darbības modeli, tad varbūt kāda ir jūsu pieredze, kā tas notiek, kā par to jūtas sistēma, kā par to jūtas vecāki, vai var saprast, kad kas notiek, un kā to var salikt kopā? Yes, first of all, technology is already here or there. So if we go this way that we tell children that you can't use your mobile phone in a classroom or other devices there, it's become like a forbidden fruit for them. They're doing it anyway. And in a bigger picture, it means that we are somehow separating school from the society. And that's not good, because
we know that the society is changing school, but the school is also changing society. And well, in many countries, if they want to change families somehow, what is happening in a family, how they are cooking there, how they are keeping their house well cleaned and so on. Sometimes it's good that we teach children in school to do it first, and they go home and they did I do something? No? They tell father or mother that how to do it. And this really happens. We haven't recognized that maybe, but it's true. And then another thing what we need to think about is the role of the school. Why our children goes to school? I mentioned that because of friends, but for administration, probably school has another role. And well, we have to educate and civilize our people that they know something and they are rebelling if something. They are not rebelling if something happened. They understand and why it's happening and so on. They maybe keep calm. Well, but there is also another role, and that role is probably that school is like a filter, filtering students to the right positions, right areas of life or work, probably. So they need to know actually where they are good and where they need some improvements. So it's a filter. And we are somehow doing things how this filter is working. It can be active or passive, but I'm not talking more about that, how to do it, but you understand the idea of that. And then comes this, actually I'm now answering the question actually. It's about the learning environments. Well, our researchers have found out that the best way where the child learn is really not in the school, but somewhere in their hobbies, like when they go boarding clubs, you know, this skating board. The boys are doing that maybe, or girls as well, several hours per day together. Youngsters are learning from older ones, and they are practicing somewhere where nobody can see, and then they come there and show their skills. And this happens automatically without any pushing and like that. Also, you know, we have a lot of these riding clubs where the girls especially goes. They have their own rules there. Everybody follows them, and they have made those rules themselves, not by adults. And they learn. And our researchers are thinking nowadays that the modern environment for learning could be like that. It should be that students are not divided by their ages. They could be divided by their progress or development. And that's the one key, maybe the better learning as well. To keep the school close to society, not separating or divorcing it forcefully. Man liekas, burvīgs noslēgums, skola tuvāk sabiedrībai, skola sabiedrības daļa. Nikija vēlas turpināt, un pēc tam es saprotu arī, Uģi, arī jūs pēc tam gribētu kaut ko pieteikt? Nikija pirmā. Yeah. Yes, please. I just wanted to go on. You reminded me of a project that we made in the UK where we started a parents' learning club after school, but it was for the children to teach the parents. So, and it would work both ways. Sometimes the children would be very excited about something that they had learned and they wanted to share this with parents and with grown-ups. And then sometimes it worked in the way where a parent would identify, do you know, I just really don't know how to work my iPad. And so they say, okay, that will be the project for next time we have Parents Learning Club. And it was in an area where they wanted to increase, I think it was you, Neil, were you saying, it's like 60% difference that a parent's engagement with their child's learning makes. So they wanted to get the parents involved, and it was a place where parents had had a terrible time when they'd been to school, and so
it was really difficult to get them in through the door. But because the children were so excited about the possibility of teaching the parents, and they wanted to show what they had learned and how clever they were, and the parents were proud of this, of course, and also they had some knowledge they wanted. So it was a really good way of getting parents to come in quite a light touch sort of a method, but it was very successful, and also kind of followed on from the blurring of where the school is and what it is and what it's for and how it sits in the community. Jā, es varbūt arī nedaudz par tehnoloģijām, kā piemēram vecāki kopā bērniem iesaistās dažādos pasākumos. Tad kādreizīt, vismaz man vecāki stāstīja, kā katru mēnesi tika plānots budžets, tātad kāda ir ienākuma un kāda ģimenei paredzētās izmaksas. Un tad visi sēdēja vienā svētdienā pie galda un plānoja, kādas aktivitātes tad atļauties nākošajos mēnešos darīt par saņemtajiem ieņēmumiem. Savukārt šodienas tehnoloģijas mums ar valsts ieņēmuma dienestu ar EDS, elektronisko deklarēšanas sistēmu priekšgalā, ir novedusi pie tieši tāda paša procesa, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir pienākums deklarēties un iesniegt tās deklarācijas par saviem ieņēmumiem un izdevumiem. Un, protams, ja viņš pirms tam to ir darījis papīra formātā, tad šobrīd tas ir aizliegts. Tā kā vienīgā iespēja ir atkal sēsties vecākiem ar bērniem kopā pie datora un klikšķināt pa vienam klikšķim, kamēr aiziet līdz tam rezultātam. Un ar to tikai gribu akcentēt, ka tiešām mūsdienās ir ienākuši iekšā tehnoloģijas ikdienā, bet arī vecās nav aizmirstas. Un pie iepriekšējās runas vēl gribēju teikt, ka, piemēram, Rietumvācijā biju Darmštadas universitātei, kurā izmanto lielās auditorijās, vairākas auditorijas priekš studentiem izmanto pilnīgi visas tehnoloģijas. Nav tā, kad izmanto tikai vai nu balto tāfeli, vai nu zaļo krīta tāfeli, bet viņiem ir 4-5 tāfeles. Viena ir interaktīvā, viena zaļā, viena baltā, un tad ir atsevišķi ar papīriem noplēšamā nost. Tā kā kādu tu tik vien gribi, to arī izmanto, un tas nav šķērslis. Ja tehnoloģijas nepareizi tiek izmantotas, tas, protams, ir bīstam, bet par to ir saulēcīgi jāseko, un protams, būs arī cilvēki, kam no tā būs atkarība. Un varbūt šīs atkarības arī var ārstēt, jo arī paši normāli bez ārstu iesaistīšanas, ja tā drīkst teikt. Pats pazīstu vienus jauniešus, kas līdz 13-14 gadu vecumam faktiski spēlēja tikai Doom 2, tas ir, kur iet un šauju un iekaro. Un tad vienā brīdī es viņiem pateicu, lai viņi sarēķina, cik viņi dienā pavadījušas stundas pie šīs spēles un cik nedēļā. Un kad viņi ieraudzīja to vizualizāciju, ka lielākā daļa no dienas skaistā laika ir izpurgāts, viņi vairāk ar to nenodarbojas. Tā kā viņi savu devu saņēma un vairāk viņiem tas nav vajadzīgs. Tieši tā, ieraudzīt to, ko tu dari vai ko tu nedari, ir ļoti, ļoti pamācoši. Kādā man zināmā birojā dāmas ir lejuplādējušas aplikāciju, kas skaita soļus, un tad ir šokētas, cik izrādās to soļu dienas laikā ir bijis maz. Un tas patiesi mudina noiet lieku reizi no datora līdz sprinterim vai kaut kur citur, un gala beigās iegūms ir labs. Tas tikko teiktais man atgādina arī to, ka kādreiz kolēģi atbrauc no ārzemēm un saka, un tur viņiem joprojām kodoskopi. Kāpēc nē, ja tas kādam strādā, kas droši vien turpina Papuls kundzes teikto, izmantojiet visu, kas ir, bet izmantojiet. Nevis turiet drošībā aiz atslēgas, bet patiesi lieciet lietā. Kristap, Mārtiņ, es gribu pajautāt jums par tomēr joprojām par to paudžu saikni vai grāvi. Kāda ir jūsu pieredze profesionāli, personīgi? Un pēc tam es tūlīt droši vien arī jautāšu Papuls kundzei par to, vai tad tiešām tā ir tāda milza nelaime, ka mums tie skolotāji vairs nav visi 20-gadīgi, vai mēs tomēr ticam, ka viņi var un viņi grib un... Jā, puiši vispirms. Jā, es uzreiz varbūt arī, man galīgi nav pieredze, ka būtu paudžu grāvis, ir dažādi vecuma skolotāji, kas grib mācīties un mācās un apgūst tehnoloģijas. Tas nav atkarīgs no vecuma. Bet es vēl gribēju piebilst par tehnoloģijām un par tām tāfelēm. Es gribētu teikt, lai skolas prasa baltās tāfeles, bet neprasiet skolotājiem baltās tāfeles. Prasiet skolēniem baltās tāfeles, lai skolēni strādā grupās un mācās kopā. Un prasot tās tehnoloģijas,
skolām prasiet viņas skolēniem mazāk sev un domājot par to mērķi, ko gribās ar tām tehnoloģijām iemācīt skolēniem. Bet par paudžu šķirbu, man liekas, tas daudz vairāk ir attieksmes jautājums. Un atkal bija slīds Pakina kungam par skolu decentralizāciju Somijā. Patiesībā jau mūsu skolas formāli arī ļoti daudz ko var izdarīt. Un nav nemaz tik daudz ierobežojumu. Ja gribās, ļoti daudz var izdarīt. Vienam skolotājiem tas ir pagrūti, domājot kaut vai par starppriekšmetu saikni, bet tikko sanāk kopā vairāki skolotāji ar kopīgu ideju, ko gribas darīt, kaut vai šīs skolēni māca vecākus vai jebkuras citas sadarbības idejas. Patiesībā mēs to visu jau varam realizēt. Tur ir tehnoloģijas vai nav tehnoloģijas, tas pat ir otršķirīgs jautājums. Par to paudžu grāvi. Visādi jau gadās. Bet es arī slēdzos piekrist, ka visa salas jau tiešām tajā attieksmē un motivācijā iet līdzi laikam un apgūt kaut kādā mērā tās tehnoloģijas. Man arī vecāki ir skolotāji. Katram ir sava pieeja tehnoloģijām. Es neatšifrēšu, kuram kāda tā ir, bet viens no maniem vecākiem cenšas aktīvi sekot kaut kādā mērā tām tehnoloģijām. Un man par lielu pārsteigumu lasa, piemēram, ko es Twitterī daru, un tā tālāk. Otrs savukārt ir tās pamatlietas, kas viņam skolā ir nepieciešamas, viņš ir apguvis, bet viņā pašā es nejūtu tādu lielu vēlmi kaut ko ekstra darīt. Viņš labāk aizies tas vecāks paskrūvēt kaut ko ar rokām padarīt. Izmoldējos. Tātad, tiešām motivācijas jautājums, attieksmes jautājums. Teiktu, ka kaut kādā mērā ir tas grāvis, bet tas ir risināms jautājums. Un arī šeit jau mums bija tikko arī vairāki ļoti labi piemēri par tām pašām tiešām vecākie skolēni ar skolotāju kopā padarbojas. To var risināt. Yes. Visa pasaulē skan? Visa pasaule, paldies Dievam, noveco, mēs vienkārši dzīvosim ilgāk. Mēs būsim spiesti ilgāk strādāt, un tehnoloģijas palīdzēs veciem skolotājiem foršāk un efektīvāk strādāt. Mazāk jādara pašiem. Vairāk var izmantot tehnoloģiju piedāvātās iespējas un pašu jauniešu darbību. Mums droši vien jādomā par citu. Mums jādomā par to, ka mums ir viena vecuma paudze skolā. Un droši vien, ka vienā brīdī ir garlaicīgi strādāt ar vienu vecumu cilvēkiem, jo tam ir tāda pati dzīves pieredze. Tas zina to pašu, ko jūs. Jums droši vien, ka ir vēlme pēc kaut kā jaunāka vai pēc kaut kā vēl vecāka. Un, kā jau teicu, un pilnīgi piekrītu, ja 101 gadā var iemācīties aizpildīt nodokļu deklarāciju un e-pastus un sociālos tīklus lietot, tad mūsu skolotāja vidējais vecums vēl nav ne tuvu tam. Tā kā tikai aicinu iesaistīt ar vien vairāk jaunos, lai jums būtu viedokļu dažādība un būtu cilvēkiem ar dažādu dzīves pieredzi. Un ja gribam kaut ko iemācīt no tā, kas mums ir vērtībās, tad mums arī vajag kam iemācīt, tā skaitā savu kolēģu vidū. Tā kā novecojam kopā, bet meklējam jaunos, lai palīdz mums aktīvāk, ilgāk strādāt. Paldies. Jā, lūdzu. Sorry, I'm still getting it in my ear. I think because I'm old, I'm going to speak up for the old people here. We've really got to be careful we don't overly romanticize young people. In a past life, we did a survey of young people and we asked them a set of questions. One of the questions was, how good do you think you are at using search engines? And 98% of the young people we surveyed said, very good. Later on, we asked them, how often can you find what you're looking for on the internet? And 80% of them said, rarely or never. So what did they think they meant when they were saying, I'm very good at using a search engine? So first observation. There's another, this is not my line, it's something I've stolen from someone else, when he said that young people might be technologically literate, but teachers and parents are life literate.
it would take me less than 2 minutes to show you how to set up a Twitter account. Understanding what that means for your identity, how your identity comes across in a public domain, what it actually means to craft 140 characters that actually have meaning. That is not a technical facility about setting up a Twitter account. And it's something, you know, let's hear it for the old people, that sometimes perhaps the older people can bring to all of this. And if we collectively recognise these strengths, I could go on and on. I used to be on the UK Council for Child Internet Safety. And the number of times I would do a presentation, and at the end of it, a young teacher, 20-year-old, would come up to me and say, I think I've done something stupid online. And this is the generation that whatever kind of thing. As I say, there is a life literacy alongside all of this kind of thing. So let's see the two of these things come together. Otherwise, what we're doing is we're turning the technology into an utterly sterile technological facility. And it should be a little bit more than that, I think. Paldies, man liekas ļoti vērtīgs komentārs. Gribu jautāt Pakinu kungam par šo pašu tēmu un tālāk. Jūs teicāt, Somijā ir ļoti laba pieredze pieaugušo izglītībā, mūža izglītībā, nu, kas arī droši vien ir par šo paauģu saikni. Ko jūs gribētu piebilst? Paauģu mācīšanās, mūža mācīšanās un tehnoloģijas Somijā. Yes, well, there have been for a long time already the parallel system for the adults, so it's possible when you are working, you can go to school, I mean evening schools and etc. So we are preparing as well. Maybe it's me. So there is a access for adults in our system as well. So, and learning never ends. Actually, yesterday I heard very good news for us and all the people. They found, actually they made a big research among all the people, 1,200 persons were involved in this research, and they know that there is a risk of mental, or not the mental, but the memory diseases later on when you get older and older, Alzheimer, etc. And they started to do something for it, because nowadays there is a kind of thinking that we can't help. You get old, and that's normal that you don't remember things anymore. But they started to doing something for them, and they divided this group to two parts. And the one part was they was helped how to eat well, healthy, and how to do exercise, and so on. And the other part of this people got the same thing, like how to eat well, healthy, and then do good exercise. But also they did something with the computers. You know, there was a very tailored, very special program where they could activate their learning and activate their memory and etc. This is really, really good thing. They noticed that this group, they could prevent maybe this memory disease 5 or 10 years farther than normally it is. So this is something really breaking news for us, but for everybody, that doing with your head, thinking, giving challenges to brains helps you in the later on to work longer, live better life. So I believe. But then I'd like to share one thing. Maybe you know the metaphor of pencil. Maybe you don't, but I will tell it anyway. So it's about, you know, the pencil. It's not this kind, but you know that you have to sharpen it time to time. It's wooden one. This is plastic, but wooden one. And there is a very, very sharp part here, the coil, the black part. We call them, they are early birds. Give anything to them, they start using it without thinking. I hope that you will be just like, because it's good to be the first. But then comes this soft part, wooden part there. They are following you very easily.
you have to tell them. You have to share what you know, what you can do, share your skills, and they start using it. And then comes this part which is covered. It's colored or painted. It has hard cover, but under it there's soft things. So they are somehow telling that maybe I will start tomorrow, but not today. So we need to do something for them, then they actually follows you. And this is actually the big part of the pencil. So there is left only two parts, these metal parts. And this is very hard cover. Maybe they will say that, yes, you are right, but I know that the old technology is enough for me, and I think my students will learn better by my way. And then comes the last part. It's an eraser part, rubber part. And they try to do everything for you that don't tell that your technology is working or that way how you are teaching is not right. And try to all the time do everything finding the facts against you or your way of doing. So this metaphor, it can be used also in technology when we are somehow carrying that to the schools. And as I told you, Finland is not doing different way than any other countries. We have a lot of things still as a challenge, what we need to do. There was just a few years ago some kind of international survey about how much our teachers are using ICT in schools. And we were far behind of the top countries in Europe. Can you believe? So there is still a lot of things to do. And I think we are now just taking this painted part of our pencil. So it's possible, but it takes time. Paldies, nu tas bija lieliski, tas būs ko atcerēties un ko pārdomāt un ko pielietot. Un patiesībā jūs sākāt mūsu diskusijas noslēguma daļu, kurā es gribēju katram no jums lūgt vēl vienu personīgi, profesionālu stāstu vai ieteikumu mums visiem šīs dienas konferences dalībniekiem, ar ko aiziet uz savām mājām, savām kopienām, savām darba vietām, kaut ko, kas mūs iedvesmotu mēģināt, neļauties tai dzēžgumijai vai tikt galā ar to cieto kārtu. Konkrēts piemērs no jūsu personīgās vai profesionālās pieredzes, mācīšanās, mūsdienu pārmaiņas, tehnoloģijas. Kurš gatavs sāk? Jā, lūdzu. Hello. Yes, I'd like to share with you, there was a bit of talk about assessment earlier on, and I'd just like to share with you a process I had in a senior school in Coventry, where the children in the class, when I went in, we were supposed to be working on their assessment procedure, because what was in place was a bit rubbish. And the children had done their assessment the week before, and I asked them what they thought of it, and none of them could remember actually anything about it at all. So it clearly wasn't right. We decided what we would do was we would split the class in two, and we asked the groups. We had a long discussion about assessment and why it was valuable and who it was for, and that it wasn't just for this thing that went off the school, it was there for them as well. And then each group designed an assessment, it was history, and then when the time came, they swapped over, and each group did the other group's assessment procedure about the history, then the history knowledge, then they took it back again. They also assessed the assessment. So as well as the knowledge, it was like the process, and they were starting to become aware about their own learning. One group actually used a technology-based method, and the other one didn't. And what the upshot of it was they came together with an assessment procedure which gave them access to be more knowledgeable about their own learning, how they were learning and what was working for them, as well as for the teachers and for the school. And that went on to be the new history assessment procedure for the rest of the time. And it was really well done because the children had the responsibility, but they had expert facilitation from the teachers and the grown-ups. And the school won in all ways, really. So I'd just like to offer that up as something that worked for us. Paldies. Kurš turpinās? Man ļoti patīk analoģija par zīmoli, bet man šķiet ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka arī tā dzēžgumijas daļa ir svarīga un nozīmīga. Un ja kaut kas ir uzrakstīts nepareizi, to vajadzētu izdzēst un mēģināt atkal. Un tas stāsts no manas pieredzes patiesībā ir par
piemēram, par mācību video, ko es pats esmu veidojis, un tad video, kur es skaidroju matemātikas idejas, var paskatīties mācību video LV. Un tas ir kaut kas, ko es sāku veidot, kamēr es mācīju skolā Limžos, iespējamās misijas programmas ietvaros, un turpināju nedaudz pēc tam. Ar cerību, ka tas būs tas viens no lielajiem izlīdzinātājiem, ka visi varēs mācīties un uzlabot rezultātus. Bet tas, ko es sapratu, ir, ka tieši tāpat kā ar grāmatām, tie, kuri māk mācīties, ļoti labi iemācās no tiem video, tie, kuri nemāk, paši video nepalīdzēs. Un tas ir iemesls, kāpēc es aktīvāk atgriezos iespējām misijā kā kurators un arī tagad kā direktors, lai palīdzētu izmantot tās tehnoloģijas, vai vēl precīzāk palīdzētu atrast skolotājus, kas iemāca skolāniem mācīties vienalga ar tehnoloģijām, bez tehnoloģijām, bet tas bija tas mans paša zīmuļa gala un dzēžgumijas pieredzes stāsts. Ir vajadzīgi abi divi, mums ir jāmēģina ieviest jaunas tehnoloģijas, jaunas idejas, bet tad arī jāapskatās, ja strādā izdzēšana, ja nestrādā izdzēšana, ja strādā, tad meklējam nākamo. Paldies. Pilnībā piekrītu. Tikai klāt gribu arī pieminēt, ka nekautrējamies jautāt, īpaši tehnoloģiju jautājumos. Nav tā, ka mēs piedzimstam tiešām zinot visu, un nekautrējamies jautāt tiem nuģīgākiem cilvēkiem, tomēr, lai viņi pamēģina. Pirmkārt, lai viņi paši iemācās paskaidrot tās tehnoloģijas, jo viņi varbūt arī zina viņas. Un tad, kad viņi neskaidro, varētu teikt, tātad tu nezini pietiekami labi, ja tu nemāki vienkārši izskaidrot. Nekautrējamies jautāt, arī man patiesībā, cik spēšu, tik arī centīšos palīdzēt, vai tiešām šo vajag jums, vai nevajag kaut kādu tehnoloģiju. Jo tas ir jādara un ir jēga to darīt, kā mēs noskaidrojām. Tā kā, veiksmi. Paldies. Droši vien viens varētu būt tāds interesants atgadījums, pat cik es mācījos Rīgas pirmajā vidusskolā, un pasniedzējs Gunts Vasiļevskis pasniedz algebru. Tad mēs risinājām 10. 11. klasē ļoti sarežģītus uzdevumus. Un faktiski dažkārt tas bija 3 reizes nedēļā, un faktiski pa nedēļu varbūt, ka mēs to uzdevumu arī atrisinājām. Un faktiski mēs risinājām gan klasē, gan pēc tam mājās, salīdzinājām un pēc tam gājām uz priekšu. Un tad, kad bija tā 3. nodarbība cauri, tad beigās viens no skolniekiem pamanīja, ka kļūda bija pašā sākumā. Tas nozīmē, ka viss uzdevums bija jārisina vēlreiz pa jaunu. Un šeit ir atbilde, kāpēc vajadzīga tehnoloģija. Protams, nenoliedzami ir jāsaprot paši pamatprincipi, kas ir aiz katra priekšmeta, kā viņš tiek būvēts un kā uz to rezultātu aiziet. Bet tā atbilde ir tāda, pat ja tu esi kādreiz nokļūdies kādā sākotnējā solī, tu to tehnoloģiju izmantojot vari ātri iegūt citu rezultātu. Un, piemēram, man šodienas realitāte, kad es darbojos ar miljoniem, un arī tur gadās nokļūdīties kaut kādā projekcijā. Un, ja tu to vietu atrod, tad, protams, tu vari pārēķināt. Un atbildi, ja kādreiz bija 40 grāmatveži, kas dara vienu funkciju, nodrošinot ar informāciju, tad tagad to skaits var būt līdz 4 sarucis. Ja? Tā kā tehnoloģijas nāk viscauri un ar viņām ir jāstrādā. Un Excel tabula, protams, ir viena no elementārākām lietām, ar kuru vajadzētu arī iepazīstināt varbūt skolnieks. Attiecībā par mūža izglītību. Manuprāt, šodien jau kaut kādus, principā 2-3 gadus Latvijā ir pieejami Eiropas Savienības fondi, kas nodrošina un atbalsta mūža izglītību. Un cilvēki gados var iet un apgūt par minimālām izmaksām visas modernās tehnoloģijas, kas ir datorzinības un tam līdzīgi. Un kā piemērs ir, ka Tehniskā universitātē šobrīd studē viens aptuveni 80 gadu vecs kungs. Ja? Tā kā viņš arī uzņem gan jauno tehnoloģiju, gan veco, un tas notiek visu laiku jāmācās. Un vai mēs mācāmies vieni vai kopā ar kādiem, tas jau mums tikai attīsta kopā. Ja? Tā tas būtu. Paldies. So jūsu pieredze? Okay. To take away to home and start using on Monday. I hope so. So we were not talking much about the motivation. Actually, it's a key for everything. We have to motivate person to
do what we want them to do. And how to do it? Actually, there's three very important parts of motivation. Well, somebody can be motivated by prizes, you know, I give something for you if you do this well. Everybody as a parent know that it's working, but not long. Next day you have to do something better prizes and better, then you will run off the money maybe. So it's not working along, and it's just a few persons works like that. So maybe we have to move on internal motivation, and it has these three important parts. The first part is mastery. It means that we have to build the mastery person who are really happy about what he or she can do, and giving good kind of feedback, and we have to also give respect to this person. We are able to build mastery or master. So it's very, very important that everybody has at least one person who respects you. It can be your parent, your father, mother, grandfather, mother, your club coach, whatever. It doesn't matter, but at least one person is needed. And the second part of this motivation is autonomy. Give pace, give time, how you build your mastery. Not say exactly that you have to do it here and in this moment you have a 15 minutes time to do it. No, it's not working this way. Give time and peace. And then the last one, it's also very important to give the purpose why you should do this. Simple like that. 3 things on Monday. See you. Paldies. Mēs jau visi zinām, ka visvienkāršākās lietas ir visgrūtākās, bet padoms ļoti labs. Varbūt jūs vispirms? Okay. Jā, Evija, esam. Yeah, me. This is something I've done and I've seen other people. I think we talked a little bit about assessment and things like that, and the role of the teacher, how important teachers are. Learners, workers, citizens are accountable to themselves as well as to other people. And one of the most powerful things I was seeing doing was just simple video stuff. So at the start of a unit of work, start of a term, the child was in the role of the interviewer, and they recorded the questions they were going to ask themselves 3 months later when they'd finished the unit of work, by which time, of course, they'd forgotten what they'd said themselves. So they then went in and were interviewed by themselves. There was themselves on a screen asking them, because they'd hoped they'd learn this, they'd hoped they'd learn that, and they were asking questions, did they do that? And of course, and then they edited that together. And then they had the choice about whether they showed that to a friend, or to a parent, or to a teacher, or to nobody. It was absolutely their choice whether they did it. But it was an incredible thing, because of course the second time they did it in the school, and the young person knew that they were going to be interviewing themselves at the end of the piece of work about what they'd done, that was an incredibly powerful motivator for them to be engaged with what they were doing. You know, most of us live our lives never being answerable to ourselves in that sense. A younger me can't ask me difficult questions, thank heavens. But it was really powerful to see this work with some young people, let's say over 3 months' time. And it was fantastic how they'd all forgotten the questions they were going to ask themselves till they actually did it. And it was just a brilliant thing to see the ones that I see. But of course I didn't see all of them, because some of the kids chose not to share them. Paldies. Tā kā es šodien aicināju visus mainīt attieksmi, tad man būs 3 daļas teikumam par personisko pieredzi. Pirms 10 gadiem es konstatēju atkarību no datoriem, vai joprojām ar to cīnos. Šodien es nevis rakstu īsziņas, bet esot arī šeit saskaņoju dokumentus sistēmā, esmu darba e-pastā, varu strādāt arī attālināti, būt vairākās vietās vienlaicīgi. Un pirms dažām dienām Lielspilsētas modernās mākslas muzejā tehnoloģija attīstības telpā es redzēju 3D printeri izprintētu
Coco Chanel melno mazo vakarkleitu, un jau otro dienu domāju, vai es kaut ko tādu vilktu mugurā. Pagātne, tagadne un nākotne. Nu, ko, es domāju, ir pienācis laiks teikt paldies mūsu panelistiem. Ar ļoti lielu intrigu tas viss ir noslēdzies. Bet man liekas, tas vienojošais bija tas, ka ik pa brīdim jūs teicāt motivācija, vērtēšana, kam ir jākļūst par pašvērtējumu. Un tad, ja mums veidosies šis pašvērtējums, tad droši vien būs vieglāk saprast, ko likt, ko nelikt sociālajos tīklos, kur meklēt, kur nemeklēt informāciju, kam ticēt vai kam neticēt. Un tas ir tas, kam nekad tās īstās atbildes un viennozīmīgās nav, jo, kā teica Marks Prenskis, viens no lielajiem izglītības domātājiem, visprecīzākais veids, kā pateikt, nu kas ir īsti jāiemācās skolā, teiksim, dabas zinātņu jomā, ir saprast, ka viss, kas mums šodien liekas pareizs, rīt var izrādīties mazliet savādāk. Liels paldies panelistiem!